Parunāsim par šizofrēniju. Šizofrēnija ir tāda diagnoze psihiatriska, kad cilvēkam ir domformas, jeb domas par kaut ko, neatbilst tam, kāds tas realitātē ir. Un es jums tādus mazus piemēriņus pateikšu, no kuras jūs varēsiet secināt to, ka varbūt man arī ir kaut kādā jomā šizofrēnija, kaut kādos virzienos. Pieņemsim visiem labi zināmais un tāds jautājums, kurš daudzus uztrauc, ir nauda. Un šajā jomā daudziem ir šizofrēnija. Cilvēkiem nauda ir principā viena no svarīgākajām prioritātēm šeit uz zemes. Es tagad nerunāju par to, ka tur ar naudu kāds kaut ko pārvalda vai kaut ko tādu. Nē, tīri, ka nauda ir kā norēķina līdzeklis, ar kuru tu iegādājies visu. Apmaiņas mērs, apmaiņas rīks. Tātad nauda mūsdienās ir tāds tā kā apmaiņas ekvivalents, kur tu savas prasmes, zināšanas, iemaņas, kaut ko, apmaini savu laiku pret šo naudu, un pēc tam ar šo naudu tu iegādājies kaut kādas citas lietas. Tu pārtiku, samaksā rēķinus, tur automašīnu nopērc, ko tu gribi, kaut kur aizbrauc. Visu, kas mums ir riņķī, tas viss ir nauda. Tā mēs varam to kvalificēt, transformēt. Tas viss ir iegādāts par naudu. Arī telefons, kuru tur rokās skatās šo video, ir par naudu iegādāts. Internets, kurš tiek izmantots, tas ir par naudu, telesakari un tā tālāk. Elektrība, kur arī strādā principā arī par naudu. Ja tie ir saules paneļi vai kas, tur arī vajadzēja naudu, lai iegādātos šo saules paneļus. Viss riņķī ir nauda. Lai iedomājieties, ir cilvēks, cilvēkam ir iekšā domforma vai programma, ka nauda ir slikta. Tā ir šizofrēniska domforma. Nauda ir slikta, nauda ir ļaunums. Kādā veidā tas, kas ir tev visur riņķī, par ko tu visu kaut ko iegādājies, par ko tu apmaini savu laiku, kuru tu izmanto kā maiņas rīku, apmaiņas rīku. Kā tas var būt ļaunums, ja tu to ikdienā visur izmanto, visu laiku, tu pēc benzīnu, tu brauc ar autotransportu vai ar autobusu, visu laiku ir nauda riņķī, visu laiku notiek apmaiņa. Līdz ar to tā ir šizofrēniska domforma, kura cilvēkam vispār traucē saprast, kādā pasaulē viņš dzīvo. Ja viņam ir šāds uzskats par naudu, ka tā ir ļaunums, ka tas ir kaut kas slikts, ka to pārvalda, blablabla. Tas ir šizofrēniski ar tādu veidu, ka cilvēks savu nespēju ģenerēt naudas līdzekļus, jeb objektīvi saprast, kā var ģenerēt šos naudas līdzekļus, ar ko var ģenerēt, par ko maksā, ko novērtē, kā tas maiņas rīks vispār darbojas. Tā, ka viņš to nespēja, viņš rada šo domformu šizofrēnisko, kurā šo rīku nomelno, nonicina, jo tādā veidā viņš savu nevarēšanu aizstāja ar to, ka tas ir slikts un tāpēc es to negribu. Tāpēc es to nedaru, tāpēc es pēc tā neteicos, tāpēc es no tā izvairos. Patiesībā tas ir tikai nekas cits, kā cilvēka nespēja objektīvi izvērtēt vispār savas prasmes, savas iemaņas, cik viņš ir vērtīgs pasaulē, ko viņš māk, ko viņš nemāk. Un ja viņš reāli neko nemāk, tad attiecīgi viņš arī nevar šo naudu ģenerēt, jo viņam nav tādas prasmes, iemaņas vai produkti vai kas, par ko viņam var samaksāt. Viņš nav attīstījis kaut vai tos pašus pārdošanas prasmes, ka viņš priekš citiem pārdod produktus, un tādā veidā saņem šo procentu maksājumu no pārdotājā un arī ģenerē sev šo naudu. Ja viņš to labi dara, tad viņam ir pietiekami naudas līdzekļi. Bet ir ļoti daudziem šis šizofrēnija, tā ir principā diagnoze. Arī citiem cilvēkiem savā ziņā slēptā šizofrēnijas diagnoze ir tāda, ka viņi visu savu mūžu iet uz skolu, mācās kaut ko tur, kaut ko apgūst. Principā viņus gatavo to, ka viņš pēc tam būs jāstrādā, jāpelna nauda, jāveido karjera, un tad viņš dodās uz darbu, katru dienu kaut ko dara, darbojas, viss reāli notiek tā, lai pelnītu šo naudu, lai apmierinātu kaut kādas savas vajadzības. Un viņš to dara. Katru dienu lielāko savu dzīves daļu tiek pārdots dēļ naudas, bet viņam nekad nav tās naudas. Un pat vēl vairāk viņš ir mīnusos vienmēr. Lielākā daļa daudz ir mīnusos, tīpaši kaut kur ārzemēs, kur viņi dzīvo uz kredītiem pārsvarā viss. Visi ir kredītos, tas nozīmē kopistiskā bilance, tam cilvēkam ir mīnus 300 000. Viņš ir samaksājis par apmācību 120 000, viņš ir paņēmis pēc tam māju kredītā uz 30 gadiem
500 000 vai 400 000, jā, jau mīnus 600 000 mašīnas, tur vēl visu laiku viņš kaut ko tērē, visu laiku uz tiem kredītiem, un viņš principā arī līdz savas dzīves beigām viņš visu laiku ir mīnusos. Sanāk, ka nauda, kurai ir svarīgi, lai viņam būtu, jo par viņu visu kaut ko nopērts, cilvēks iet mācīties, apgūt, lai it kā varētu šo naudu ģenerēt, pelnīt ar kaut ko. Bet visas savas dzīves laikā viņš ne tikai viņu nepelna, jo viņam, ja mēs tā paņemam bilanci, tad viņš ir vēl parādos. Viņš vispār nesaprot, nemāk, kā tas viss strādā, kur vispār ir nauda, kur nav nauda. Un sanāk, ka tie cilvēki, daudzi, kuri visobjektīvāk šajā virzienā domā un saprot reāli, bez šizofrēniskajiem kaut kādām domformām, kā te viss strādā, viņam šī nauda ir. Tiem, kuriem ir izteikti šis šizofrēniskais, tas nepareizās programmas ielādētas smadzenēs, tiem naudas nav. Tie katru dienu dara darbības, no katru dienu atkārto vienu un to pašu, lai it kā pelnīt naudu, bet naudas nekad nav, līdz mūža beigām tā arī nav, un beigās viņš cer uz to, ka viņam ārējā iekārta dos šo naudu, un tad viņš sāks beidzot dzīvot. Lielākā daļa nekad tur arī nesāk dzīvot, jo viņi pirms termiņa atdod galus. Lūk, ja cilvēks nespēja šo visu paskatīties no malas, saprast, kas tas tāds ir, kāpēc tas tā ir, kā darīt, kā nedarīt, tad viņi, principā, vieglākais veids, kā vispār šajā struktūrā iekārtā ir izdzīvot, ir radīt šos šizofrēniskos uzvedības modeļus, maziņo tādu šizofrēniju. Un tikai tā kā šizofrēnija, kas ir, teiksim, personības dalīšanās, kad cilvēks izjūtas kaut kādas pāridarījumus, bērnībā daudz, viņam ir šīs personības dažādās, teiksim, tikai dēļ tā, lai šo traumu nejustu, lai viņš vispār varētu eksistēt, dzīvot. Tā ir psihiskā diagnoze. Un lielākā daļa cilvēkiem arī ir šādas psihiskās diagnozes, vienkārši viņas tādas vispār pieņemtā norma skaitās, kaut kā tā var teikt. Lūk, tāds video. Analoģiju, lai vēl izprastu, līdzās atradīt kādu analoģiju, tādu labu piemēru. Jā, ar labu piemēru pieņemsim pārtika. Pārtika, kura tev dod uzturvērtības, pieņemsim. Un pārtika, kura ir tukša, bez uzturvērtībām, un vēl vairāk tā pārtika noārda tev fizisko ķermeni. Pieņemsim milzīgs kaut kāds mākslīgs, sintētisks burgers vai vēl kaut kas, kurā ir tikai 1 vai 5% uzturvērtības, vispārējais vienkārši forma. Un cilvēks ēd šo pārtiku, un nesaprot, kāpēc viņam organismam nepietiek šīs uzturvērtības, tad viņš tur ņem kaut kādus vitamīniņus, vēl kaut ko malc iekšā, Jā, tā ir, principā, šizofrēnija, neadekvāta pasaules uztvere, jo, ja tu, teiksim, skaidrs, normāls cilvēks izvērtē to pārtiku, viņš saprot, ka te ir milzīgs, it kā izskatās milzīgs liels kaut kas, uzturvērtība tur 5%. Kāpēc man jāiet šis murks? Ja, teiksim, citā produktā ir jau vairāk, 20, 30, 50, kur tas produkts tādā veidā, ja viņi patērētu vispār 100% visu no viņu paņem. Acīm redzot, man ir labāk ēst to produktu nekā šo. Tas ir objektīvi veselīga domāšana un uztvere. Analogā par to ēdienu, cilvēkiem arī ar naudu un ar visu šito ir apmēram no šitā, kā to ēdienu. Ja? Viņš dara darbības, kas it kā izskatās lielas, ka tur kaut kas vajadzētu būt, bet tur patiesībā nav. Viņš viņus turpina darīt, cerot to, ka viņš dabūs šo uzturvērtību, dabūs šo vērtīgumu no tā pasākuma. Viņš viņu nevar dabūt, jo nav viņu tur. Citus variantus viņš vispār neizskata un nedomā par to, jo nav iemācīts tā. Viņš nav iemācīts rīkoties savādāk, skatīties vispār savādāk, domāt savādāk, objektīvi domāt, izvērtēt vispār. Kuras rīcības darbības sociumā ir ielādētas kā parazītiskās, kā kontrolējumās un kuras ir ārpus tā. Sanāk, ka, ja tu dari tā kā viss lielais sociums, visdrīzākais tu būsi tāds pats, tu ēdīsi šo lielo ēdienu, kurā nav šīs uzturvērtības iekšā. Tātad tev ir pašam kaut kā no tā jāatslēdās, jāsāk savādāk uz to visu skatīties. Un tad parādās visādi trakuļi, trakie tādi, kuri rīkojās galīgi nestandarta. Un tā, ka viņi rīkojās nestandarta, kā sociums to pieņēmis, ka tā vajag rīkoties, viņus nosoda parasti. Tie cilvēki arī gūst kaut kādas abnormālas, tādus panākumus dažādās jomās, kur viņi tur izvēlās. Lai tas būtu Wim Hofs, pieņemsim, arī elpot tur ledu taču var nomirt. Ledu 5-7 minūtes tikai var uzturēties cilvēks, taču medicīna jau to visu ir hipotermija iestājās. Nomirst pēc tam. Nē, čalis stundu vai cik viņš tur vairāk par stundu mierīgi tusē ledēnā vannā, viss kārtībā. Lūk, tikai tādi cilvēki, kas iet pret
kas saprot to, ka visdrīzākais, ja, visi tiek manīti un tās, ka viņi to pieņem un tajā dzīvo un saka, ka tā ir jābūt, ka tā ir šizofrēnija. Tikai tāds cilvēks var sākt kaut kā ar vienu acu kaktiņu, kaut kā redzēt, ka kaut kas nav. Kaut ko varbūt savādāk kaut kas jādara. Citas prasmes jāattīsta, savādāk jādomā, savādāk jārīkojas. Un agrāk vai vēlāk viņš ierauga šo virzienu ceļu, kā tad, teiksim, ne šizofrēniski, bet reāli jau gūt to, ko viņš tur vēlās, jā, kurā jau mēs attīstām. Lūk, tāds video. Ar šo es beidzu šo video. Ar tevi bija Alans un ceru, ka sevi un sevus tos un tikamies manos nākamais video. Lai tev visi labi. Lietus ārā. Forši. Nevajag dušu. Ok, labi. Čau. Atā.